Tā. Šajā video būs būvprojekta izveidošana ar pilno projektu. Tātad zem būvniecības darba vieta izvēlamies jauna būvniecība. Izvēlamies attiecīgo iesnieguma veidu un secīgi aizpildam datus. Tad pirmais solis iesniegums mums jānorāda būvniecības objekta nosaukums brīvā tekstā. Ejam uz priekšu. Nākamais solis ierosinātājs. Tad mēs varam norādīt ierosinātājs vai pilnvarotā persona, kas ir tātad šajā gadījumā mēs no saraksta izvēlamies šo ierosinātāju, vai arī gadījumos, tātad, ja projektu vadītājs jau ir iesācis šo būvniecības lietas izveidi, bet nav izsniegta pilnvara, tad šajā gadījumā šis projektu vadītājs vai šī persona, kas aizpilda iesniegumu ierosinātāja vietā, atzīmē ierosinātā attiecīgi vai tā juridiska vai fiziska persona, ja nav saņemta pilnvara. Šeit tad attiecīgi arī aizpildam visus obligātos laukus un pievienojam sarakstam. Tālākajā solī jau šī persona tad uz norādīto e-pasta adresīti saņems paziņojumu, kā arī sistēmā, un tiks izveidota pagaidu pilnvaru. To darīs sistēma, pati to ģenerēs. Tālāk jau šim ierosinātājam ir jāatver vaļā šī pilnvara pagaidu un jāatver labošanā un jāpapildina ar nepieciešamajām tiesībām. Vai nu atver labošanā, vai izveido jaunu pilnvaru šai personai, kas veido iesniegumu. Tad, kad tas būs izdarīts, tad šī personai parādīsies arī daudz vairāk soļu, viņi varēs aizpildīt tātad jau visu iesniegumu. Man ir ierosinātājs es pati, šis students ierosinātājs, un kad ir norādīts, tad pievienojam sarakstam. Ja ir vairāk ierosinātāji, tad šo pašu soli atkārtojam, un šeit tad ierosinātāju sarakstā jānorāda ir citi šie ierosinātāji, bet arī tad jābūt ir pilnvarai uz šo personu, kas veido šo iesniegumu. Tad, ja vairāk nav, tad ejam uz priekšu. Tālāk ziņas par būvi. Tad norādam būvs veidu, būvniecības veidu, būs ģeometriskie dati. Šeit var pievienot speciālu DXF formātu failu ar šiem ģeometriskiem datiem. Tas vairāk attiecas uz šīm līniju veida inženieru būvēm. Tālāk norādam, vai šī ēka ir radusies apvienošanās vai sadalīšanās rezultātā. Ja tā ir, tad mēs atzīmējam nepieciešamo un papildus norādam šos būvju kadastra apzīmējumus. Šajos gadījumos, ja norādam šos kadastra apzīmējumus, tad šis kadastra apzīmējums vairs nav obligāts, bet ja nav neapvienošanās, nesadalīšanās rezultātā, tad ir šī pazīmīta nav, un tālāk jau mums jānorāda būs kadastra apzīmējums, ja tā nav jauna būvniecība. Tad atceramies šīs sarkanās zvaigznītes apzīmē obligātos laukus, kuri ir obligāti jāizpilda. Tad šeit es norādu savu būs kadastra apzīmējumu, tālāk jau datu pielasīsies. Ja kadastra apzīmējums varbūt nav zināms, mēs to var arī atrast paši. Šeit ir meklēšanas rīks, nospiežot uz lupas, mēs varam atrast vainu, kas ir mani kadastra objekti, ja jums ir reģistrēti tādi, vai pēc kaut kādas konkrētas adreses. Ejam tālāk jānorāda būvs nosaukums. Šeit ir arī tie pamatprincipi, pēc kāda vajadzētu šim nosaukumam veidoties. Tad norādam nosaukumu. Tālāk norādam būves grupu no saraksta. Atzīmējam, ja tā ir sezonas būve,
vai, ja tā ir īslaicīgas lietošanas būve, ja tā ir, tad papildus ir jānorāda šis būves eksploatācijas termiņš. Ja nav, tad ejam uz priekšu. Tālāk tā vai nu ir dzīvojamā vai nedzīvojamā ēka atzīmējama obligāti, un, ja ir papildus paredzētie būvdarbi, tad šeit tos norāda. Ar lietošanas veida maiņu vai nu ir vai nav, arī atzīmējam. Ja ar, tad jānorāda paredzētais galvenais lietošanas veids šeit no sarakstiņa. Ja nav, tad, ja bez lietošanas veida maiņas, tad atzīmē un iet uz priekšu. Tālāk ir pazīmīta par iekšējiem inženiertīkliem, ja tādi ir, tad atzīmē. Un atlikušie lauki jau arī vēlami aizpildīt, tie ir atkarīgi no tā, kāds ir jūsu būvniecības veids. Zem īpašuma tiesībām tad pievienojam šos īpašumu valdību vai lietojumu tiesību apliecinošos dokumentus. Jā, tātad citu valsts reģistru sistēmās šādi dokumenti nav pieejami, tad pievienojam kā datnes klāt. Un, kad viss ir atzīmēts, mēs varam pievienot sarakstam. Ja ir vairākas būvs jūsu objektā paredzētas šajā būvniecībā, tad mēs atkārtojam šos pašus soļus un arī pievienojam sarakstam klāt. Tad šeit pievienojam visas tās būvs, kas jums būs šajā būvniecībā, šajā objektā. Ejam tālāk. Tālāk ir ziņas par zemi. Tā kā mēs ziņas par būvi jau norādījām kadastrā apzīmējumu, tad šeit arī jau automātiski sistēma pati pilsa zemes kadastra apzīmējumu. Ja mums nebūtu, kā piemēram jauna būvniecība vai arī inženieru būvēm, kurām šis būvs kadastrs nav obligāts, tad šeit ir jānorāda zemes kadastra apzīmējums, tāpat arī dati pielasīsies, un tad varam atzīmēt par šo būvniecību paredzētu mežā teritorijas papildu informāciju, arī šos īpašumtiesības dokumentus un pievienojam sarakstam. Tāpat arī, ja ir vairākas zemes vienības, šī masveida zemes vienību pievienošana var būt veikta ar šo ikonu. Tad šeit nospiežot zemes vienību masveidu pievienošana, šeit mēs norādam šos kadastra apzīmējumus, atdalam tos ar komatu, tā kā šeit piemērā ir parādīts. Tālāk jau saglabājam un arī sistēma pielsīs visus šos datus. Ejam uz priekšu. Tālāk ir solis iesaistītie dalībnieki. Te sistēma jau informē, ka ieceres izstrādātājs ir jānorāda obligāti, kā arī atceramies par šīm pilnvarām. Tātad norādītam būvspeciālistam vai būvkomersantam papildus ir jāreģistrē arī pilnvara. Tad šeit no saraksta norādam ieceres izstrādātājs un pievienojam šo personu. Tā, man būs certificēts būvspeciālists un šeit tad es norādu šo speciālistu. Tātad mans Pēteris arhitekts un pievienojam obligāti sarakstam. Šeit jūs redzat, ir arī cits iesaistītie dalībnieki, ko jūs varat norādīt, bet saku uzreiz, tātad šī vieta nav paredzēta visiem šiem dalībniekiem, kas tālāk jau arī būvdarba laikā tātad iesaistīsies. Šīs personas, kuras jūs te pievienosiet, ar tām visām būs jāsaskaņo šī jūsu ieceres dokuments pirms iesniegšanas būvvaldē. Tad, ja ir jums līgumā, kur norādīts, ka ir jāsaskaņo arī ar kādu citu dalībnieku, kādu būvsraugu, autorsraugu vai kādu citu, tad mēs viņu šeit pievienām. Ja tā nav, tad nav obligāti tie jāpievieno šeit. Tikai obligāts ir ieceres izstrādātājs. Pārējos jau tad būvdarbu vadītājs un cits personas mēs pie būnu iesnieguma norādīsim. Tad ejam uz priekšu. Tālāk papildus informācijām. Tad šeit varam norādīt būvniecības finansējuma avotu. Un, ja ir zinām arī atkrituma apsaimniekotāji, tad arī šo informāciju mēs jau varam šeit norādīt. Bet šis nav obligāts šeit lauks, tikai tad, ja ir zināms. Tātad iešu uz priekšu.
un esam nonākuši līdz dokumentācijas daļai. Tad es kā ierosinātājs šobrīd tad nospiežu pievienot projektu, norādu projekta vadītāju, tad viņam jau man ir izsniegta pilnvara. Tā. Saglabājam. Un tālāk jau šo stafetes kociņu pārņem šis projektu vadītājs. Tas būs tas, kas tālāk jau veidos šo projektu. Lūk, tad tālāk varam arī šos tehniskos noteikumus pieprasīt, tad sadaļa tehniskie noteikumi. Tehniskos noteikumus varam pieprasīt šeit jaunus, vai arī sasaistīt ar jau esošiem. Tad parādīšu šajā sadaļā, arī zem mana būvniecība, mums ir šķirklis tehniskie noteikumi bez būvniecības lietām. Šeit arī mēs jau ir tātad gadījumi, kad varam pieprasīt šos tehniskos noteikumus, ja vēl lieta nav izveidota, un pēc tam, ja tos sasaistīt ar izveidoto būvniecības lietu. Ja tā ir, tad spiež pievienot esošos tehniskos noteikumus un pievienot tos klāt ar šo plus ikonu. Bet, ja tā nav, tad mēs pieprasīsim jauns tehniskos noteikumus, tātad poga jauns pieprasījums. Tālāk jau atkal secīgi aizpildam datus, sacamies sarkanām zvaigznītēm, tie lauki ir jāaizpilda obligāti, šeit man adrese trūkst. Šie dati tiek ņemti no jūsu profila, tad ja jums profilā nav norādīta kontakta adrese, tad jums jāievada tā ir šeit manuāli. Lai tas nebūtu jādara, tad savā profila uzstādījumos mēs norādam šo adresi, lai nebūtu jāvada katreiz manuāli. Tātad. Norādam vai nu kodificēto, ja nevar atrast kādu daļu, tad šeit pievienojam šo nekodificēto daļu, vai ja sistēma nepiedāvā kodificēto adrešu sarakstā, jums nepieciešamo adresi, tad šeit nekodificētajā varam ierakstīt visu adresi manuāli. Tad apstiprinam un tālāk ejam. Tālāk atrašanās vieta, šie kadastri jau tiek pilsīti no jūsu lietas, tātad šos kadastra apzīmējums, ko es norādījāt, kā būs un zemes kadastra apzīmējums, tad iešu uz priekšu. Un šeit ir tehnisko noteikumu izdevējs saraksts. Te tiek atrādīti tie tehniskie noteikumu izdevēji, kuri ir atzīmējuši, kā darbojas šajā administratīvajā teritorijā, kurā notiek jūsu būvniecība. Dzeltenā krāsā iekrāsojas tie, sistēma arī šeit ziņo, kad dzeltenā krāsā iekrāsoties tehnisko noteikumu izdevējs vēl nav noslēdzis līgumu par būvniecības informācijas sistēmas lietošanu, tādēļ viņi nesaņem šos pieprasījumus, ar tiem ir jāsazinās atsevišķi ar šiem tehniskiem noteikumu izdevējiem, kuriem vēl nav līgums. Tad šeit no saraksta mēs varam izņemt liekos ārā, vai nu pa vienam, vai arī šeit augšā labajā stūrītī ar krustiņu varam arī izcēst visus uzreiz un pievienot tos, ko mēs jau zinām, no kuriem mums šie noteikumi ir nepieciešami. Tas var būt viens, tie var būt arī vairāki uzreiz, tad atzīmējam un ejam uz priekšu. Tālāk pieprasījuma datos šeit obligāti jāpievērš uzmanība šai sadaļā papildu informācija pieprasītājiem. Šeit tehnisko noteikumu izdevēji paši pievieno informāciju, kas viņiem vēl ir nepieciešama, lai varētu izsniegt šos tehniskos noteikumus. Tātad tas varbūt ir links, kurš jums jāatver, kur ir kāda forma, kāds iesniegums ir jāizpilda. Tas varbūt arī šeit rakstījā, kad ir varbūt kaut kāds dokumentu uzskaitījums vēl, kas jums jāpievieno klāt šeit kā datnes, lai šie tehnisko noteikumu izdevēji varētu jums izsniegt šos noteikumus. Ja jūs to neņemsiet vērā, kas ir rakstīts, jums pēc kāda laika tehnisko noteikumu izdevēji organizācija šī iestāde atmest atpakaļ šos noteikumus, ka redz trūks tas, un jums vēlreiz ir jāiesniedz, un tātad
šoreiz gan ir jāizpild tas, kas ir šeit minēts. Ja nav nekas minēts, tad, protams, mēs varam tikai rakstam šo iesnieguma tekstu, tas ir brīvā tekstā, rakstam šo iesniegumu. Tā kā piemēru, ja? Un, ja tā tad ir vēl kāda datne nepieciešama pievienot, tad to mēs arī šeit pievienojam klāt un tad ejam uz priekšu. Šeit ir iesnieguma apskats, pārskatam informāciju, ko mēs iesniedzam. Pirms iesniegšanas to vēl var labot un dzēst. Ja viss ir korekti, tad mēs to iesniegsim. Lūk, tātad mūsu iesniegums ir iesniegts. Status nomainās tātad uz iesniegts, bet, kā es minēju arī iepriekšējos video, tātad ir šis status, kad mainās uz reģistrēs, tad jūs variet skaidri zināt, būt droši par to, ka ir šis iesniegums ienācis šai attiecīgajai iestādēji, organizācijai, un tālāk jau ar šīs nākamos dienas atsākas izskatīšanas laiks. Lūk, tātad atvēršu vaļā tehniskos noteikumus, redzam, jau mums abi divi tātad ir iesniegti. Pēc tam jau, kad tehnisko noteikumu izdevēji jums sniegs atbildi, tad jau šis status arī mainīsies un būs atbildes dokuments datnes veidā. Tad tālāk es pārslēgšos kā projektu vadītājs, kurš tālāk jau izveidos mums projektu. Tā, tagad es esmu arhitekts Pēteris kā projektu vadītājs. Tad es atvēru būvniecības lietu un pārēju uz sadaļu projekts. Tālāk jau kā projektu vadītājs tad izveidoju sadaļas. Šeit poga, izveidot sadaļas. Un šeit sagatavi izvēlos. Tātad vai būvprojekts vai definētais vai nedefinētais. Tātad atšķirība ir tāda, ka ja mēs ņemsim šo būvprojektu, tad mums ielasīsies jau visi šie, vairāk kā 70 jau projektu daļas, kas ir, kā sagatavs, kā šablona veida, tas ir vairāk, tas nenozīmē, ka visas tās daļas ir arī jāizpilda. Tad vienkārši mums ielasās saraksts ar visām, ar ļoti daudzām šīm projektu daļām. Protams, nevajadzīgās mēs tāpat varam dzēst pēc tam ārā un iespējams arī pievienot vēl tādas, kādas šajos sarakstā mums neparādīsies. Bet, ja mēs ņemam nedefinētais saturs, tad mēs šīs daļas veidosim paši. Tad izvēlos nedefinēto, saglabāt. Atceramies to, ko mēs tagad izvēlamies, mēs vairs samainīt uz citu nevarēsim. Tātad izvēlos nedefinēto un tagad veidojam daļas. Rakstam daļas nosaukumu. Tā. Sāksim ar arhitektūras daļu. Arhitektūras risinājumu, tad marka jau man ielasēs, tad šie, kas man parādījās, tas sarakstīns jau ir tie no tieši sistēmas definētie. Tad rasējuma marku varam norādīt, tālāk ir daļas vadītājs un atbildīgais par saturu. Tad šeit, ja mums ir daļas vadītājs, tad šim arī daļu vadītājiem jābūt certificētam speciālistam, lai viņu šeit varētu norādīt, tad viņam ir jābūt vai saņemtāju pilnvarai no ierosinātāja, vai varbūt pilnvara ir šim projektu vadītājiem, un tālāk, ja projektu vadītājs ir pārpilnvarojis to daļu vadītājiem un vai citām vēl iesaistītām personām. Tātad, ja nepieciešams norāda daļu vadītājiem, certificētu speciālistu un iespēju norādīt arī atbildīgo par saturu. Atbildīgais par saturu var būt viena vai vairākas personas, tās var būt arī fiziskas personas, bez šiem certifikātiem tie netiks prasīti.
Un tālāk jau attiecīgi šis atbildīgais par saturu pievieno saturu, to, ja ir daļu vadītājs, to izskata un apstiprina ar savu certifikātu attiecīgajā jomā šis daļu vadītājs, un pēc tam arī projekta vadītājs izskata šo daļu un apstiprina ar savu certifikātu. Tad es tagad nenorādīšu, saglabāsim, un tālāk jau veidojam lapas. Tātad rakstam nosaukumu. Tie jau man ir lietotie nosaukumi, tāpat marku, numuru obligāti un revīzija. Tad revīzija ir jeb versija, tātad veicot kādas izmaiņas šajā lapā, mēs mainam uz nākamo revīziju. Tad var būt 1 vai 0, ar kādu jūs sākat, tas var būt cipars, varbūt arī burts. Tālāk izveidošanas datums arī obligāts ir, un tālāk jau pievienojam lapu klāt. Tad pievienojam šo lapu un saglabājam. Tātad kā galvenais formāts tiek ņemts PDF formāta fails, kādu strīdu gadījumā, bet jūs varat pievienot arī citu formātu failus, tie paši DVG, Revit, JPG, Word, Excel un tā tālāk, visi faili ir iespējams pievienot. Uz vienu lapu ierobežojums ir 4 GB, uz visu projektu ierobežojumu nav. Tad, ja ir jāpievieno vēl kāda lapa, spiežam pievienot lapu, norādam lapas nosaukumu, marku, numuru, tad jau mums būs nākamais numurs, un revīziju, kā arī izveidošanas datumu. Tad pievienojam failu klāt, saglabājam. Un, ja vēl ir kāda lapa jāpievieno, tad atkal spiežam pievienot lapu un tos pašus soļus atkārtojam un pievienojam tik, cik lapas nepieciešams šai daļai. Kad visas daļas ir jau pievienotas, visas lapas ir, kad pievienotas šai daļai, tad spiežam apstiprināt un šeit norādam šo certifikātu. Lūk, viena daļa ir izveidota. Lai pievienotu vēl citas daļas, tad spiežam šo ikonu plus zīmīti un veidojam arī tad šo otro daļu, kas mums būs kaut kādas būvkonstrukcijas. Jā, tātad būvkonstrukcijas BK rasējuma marka, un šeit tad arī šo vadītāju mēs varam norādīt, daļas vadītāju, un, ja nepieciešams, arī atbildīgo par saturu. Tad pievienojam lapu, lapas nosaukums, šī pati marka, numurs un revīzija un datums, un tālāk pievienojam klāt lapu, pašu dokumentu un saglabājam. Un atkal pēc tāda paša principa pievienām tik lapas, cik šai daļai ir nepieciešams. Kad tas ir izdarīts, tad mēs apstiprinām un norādam šo certifikātu. Lūk, un tad izveidosim vēl daļu. Tad vēl kas ir kaut kāds darba, organizēšanas projekts. Tas būs DOP. Tāpat arī vadītājs, norādīsim vadītājs, lai redzat šo principu, kā tas notiek, tad es norādīšu vadītāju, daļas vadītāju un atbildīgo par saturu arī norādīsim. Būs Leons.
Tā saglabājam, un tālāk jau tad pievieno lapas. Lapas var pievienot arī šis pats projektu vadītājs, bet tā kā mēs norādījām atbildīgo par saturu, tad tagad es paslēgšos kā atbildīgais par saturu, lai tas pievienotu šīs lapas klāt. Tā, ātri pārslēgšos. Lūk, tad es esmu pārslēgusies kā Leons, atbildīgais par saturu. Šis te. Tātad nospēžam uz 3 stūrīša un pievienojam klāt lapu. Tātad kaut kāds dokuments, norādām marku, tāpat numuru un revīzija, 0. Un pievienojam. Tomēr man ir pirmā. Ok. Tātad saglabājam. Varam pievienot vēl, ja ir. Ja būs nākamais numurs un tāpat revīzija un datumu un pievienojam klāt šo dokumentu. Lūk, tādā veidā. Lūk, redzam, es kā atbildīgais par saturu, es neko apstiprināt nevaru. Tālāk, tā kā ir šis daļu vadītājs, tad es tagad pārslēgšos kā atbildīgais par daļu un apstiprināšu no viņa puses. Lūk, tā tagad es esmu kā šis, arī arhitekts Pēters, daļu vadītājs. Šeit es izvēršu vaļā šo daļu, redzam šīs lapas, kas ir pievienotas. Es kā atbildīgais par daļu arī varu pievienot vēl citas lapas klāt. Ir iespējams. Bet, ja nav nepieciešams veikt izmaiņas, visi korekti, tad es to apstiprinu ar savu šīs attiecīgās jomas certifikātu. Lūk. Redzam, ir apstiprināts no daļu vadītāja puses, vēl var atvērt labošanā, var veikt izmaiņas, bet redzam, man vēl nav iekrāsojies šajā, boldā, atslēdziņa ir cieta, bet nav vēl boldā, tas nozīmē, ka vēl projektu vadītāja apstiprinājums ir nepieciešams. Tad tagad sātu pārslēgšos atpakaļ kā projektu vadītājs. Lūk, es esmu kā projektu vadītājs atpakaļ, tad izvēršu šo daļu. Es redzu, cikos ir daļu vadītājs, ir apstiprinājis viņa certifikātu. Tas viss ir redzams, arī tad atbildīgais par saturu, kas man ir norādīts bijis. Varu veikt vēl arī kādas atvērt labošanā, veikt izmaiņas, tad vēlreiz būs šim daļu vadītājiem tas jāapstiprina. Bet, ja izmaiņas nav nepieciešams, tad tās varu apstiprināt. Un arī ar šo savu certifikātu norādu, lūk, un tad šī daļa ir pilnībā apstiprināta. Tad pilnībā apstiprināta ir tad, kad viņa ir iekrāsojis boldā un šī atslēdziņa ir aizslēgta. Lūk, tātad, es domāju, domu jūs sapratāt, tad pievienojam ar šo plus zīmīti tik daļas, cik ir nepieciešamas šim jūsu projektam. Noteikti. Tātad vēl kāda daļa, ja nepieciešama, mēs pievienojam klāt tos ar šo plus zīmīti. Tā. Tad tālāk mums ir ieceres dokumentācijas saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiem. Lūk, tad es došos uz dokumentu sadaļu, lai to izdarītu. Vēram vaļā un izvēlamies jauns dokuments. Un šeit no saraksta izvēlamies būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums. Šeit atbildīgās iestādes jau ielasās tie tehnisko noteikumu izdevēji tās iestādes, kuras ir atzīmējušas pie tehnisko noteikumu izsniegšanas, ka ir jāsaskaņo arī projekts ar tām. Ja tās to ir izdarījuši, tad šeit jau automātiski tās ielasās. Bet mēs varam vēl arī pievienot citas, tad varbūt tehniskos noteikumus neizdot, bet ir jāsaskaņo projekts, tad tos arī mēs manuāli šeit varam pievienot klāt.
tad attiecīgi pievienojam tik, cik ir nepieciešams, tad sastāšu savus sādeles tīklus un iešu tālāk. Lūk, nākamajā solī dokumentācijas daļas atzīmējam tās daļas, kuras mēs iesniegsim saskaņot. Es atzīmēšu visas. Šeit izvēršot arī var redzēt pašas šīs lapas, kas ir pievienotas laiku, kad viņas ir pievienotas apjomu. Tas viss ir redzams, var lejuplādēt, var atvērt vaļā. Apskatīties, tad iešu uz priekšu. Iesnieguma apskats. Tad, ja viss ir korekti, es to varu iesniegt. Lūk, nu tad esam iesnieguši šo iesniegumu, status mums ir iesniegts. Tad, kad mainīsies uz reģistrēts, tad jūs skaidri zināt, ka ir ienācis šīs attiecīgās iestādes iekšējās sistēmas profilā. Un lūk, nu tālāk jau, kamēr vēl nav izskatīts, to var atsaukt arī. Kad šis ienākušais darba uzdevums jau tiek izskatīts, tad vairs atsaukt nevarēs. Tālāk jau mums ir jāgaida šis apstiprinājums, kad būs saskaņota dokumentācija, lai mēs varētu tālāk jau turpināt šī iesnieguma virzību. Nu tā, esmu atpakaļ kā ierosinātājs. Projekts man ir, dokumentācija tāda ir saskaņota, redzam, ir apstiprināts. Atvēršu vaļā projektu, redzam šīs manas daļas. Ir komentārs mani pievienots, tātad ir iespējams, ka ir kaut kur kādi komentāri jums ir pievienoti, kas ir jāņem vērā, tad nospiežot uz šīs ikoniņas mums atvērsies vaļā logs, kur mēs varam redzēt šos komentārus. Lūk. Ja jāveic kaut kādas izmaiņas, vēl, protams, mēs tad veicam vai papildinam, attiecīgi pievienojam vēl kādu lapu klāt, vai varbūt ir daļa, vai kas cits mums vēl jāpapildina. Mēs to varam darīt, vēlreiz tad saskaņojam, un kad tad jau ir saskaņotas visas daļas, tad varam tad arī iesniegt būvvaldēm. Tad tālākais solis, kas mums ir jādara, tad mēs turpināsim būvniecības iesniegumu, tad varam vaļā. Un mēs palikām pie dokumentācijas daļas. Tad šeit tad atzīmējam daļas. Redzam, izvēršot arī, mēs tad redzam tāpat ierosinātājiem, respektīvi, jebkurā brīdī viņš var atvērt vaļā šo projektu, apskatīties kādas daļas, cikos, kas ir apstiprinājis. Tas viss ir redzams un pieejams. Tad eju tālāk. Atbildīgā iestāde šeit jau tiek sistēma aprēķina pēc jūsu norādītā kadastra apzīmējuma. Tad tās administratīvās teritorijas atbildīgā būvvalde, kurā notiek jūsu šī būvniecība. Ir iespēja arī nomainīt to saskaņā ar īpašo normatīvu aktu, tad atzīmē šeit, izvēlās aktu šeit no saraksta un tālāk jau izvēlas būvvaldi vai institūciju, kas pilda būvvaldes funkcijas. Tālāk iesnieguma veids, tas tiek tātad atrādīts jūsu izvēlētais. Ja norādītie dati šajā iesniegumā nesakrīt ar iesnieguma veidu, tad sistēma par to informēs un mēs varam nomainīt uz citu. Tātad šeit ir divas pazīmes, vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un vēlos saņemt atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Tātad, ja mums ir šīs jau pilnais projekts, mēs esam izpildījuši visus projektēšanas nosacījumus, mums jau bija zināmi, mēs varam ielikt arī šo pazīmīti, kad tātad vēlos saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, ka tie jau ir izpildīti, kā arī iespējams par šo būnu. Ja mēs atzīmējam arī par būniem, par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu, tad papildus vēl ir jānorāda vismaz šis būvdarbu veicējs. Kā arī tālāk jau šie līgumi un apdrošināšana.
To es tagad neatzīmēšu. Vēl ir ierobežotas pieejamības informācija, tad var atzīmēt šo pazīmi, bet tas ir vairāk uz šīm slepenām būvniecībām, satiec vairāk uz kādām NATO būvēm. Ieliekot šo pazīmīti, būvvalde to redz un ir iespējams arī viņi to var izņemt ārā, ja jūsu būvniecība neatbilst šīm, šīs ierobežotās pieejamības informācija, jūsu būvniecība nav slepena. Tad ejam tālāk. Tālāk iesnieguma apskats, tad vēlreiz pirms iesniegšanas mēs varam pārskatīt informāciju, rūpīgi izlasam, pārbaudām, vai visi dati ir korekti. Ja nav jāveic vēl nekādas vairāk izmaiņas, tad mēs varam iet uz priekšu. Un tālāk jau saskaņojam ar iesaistītajiem dalībniekiem. Tātad tie, ko es minēju, tie iesaistītie dalībnieki, kur mēs norādījām šo ieceres izstrādātāju. Ja mēs būtu norādījuši vēl citus dalībniekus, tad ar visiem tiem viņi te tiktu atrādīti un ar visiem būtu arī jāsaskaņo jūsu iesniegums. Tātad nospiežam saskaņot un nododam saskaņošanai. Lūk, tātad iesniegums saglabāts iesniegto dokumentu sarakstā un nodots saskaņošanai. Tad tālāk es pārslēgšos kā šis mūsu projektu vadītājs un veikšu saskaņošanu no viņa puses. Tātad šis projektu vadītājs, tagad esmu kā projektu vadītājs, viņš var vai nu atvērt vaļā šo pašu dokumentu, būvniecības iesniegumu, un no šejienes te ir links jau, uz kuru var pāriet, tātad saskaņot dokumentu no savas puses un atvērt vaļā. Vai arī tas pats iespējams no paneļu, mani dati, atverot vaļā paziņojumus. Šis projektu vadītājiem, kad viņam tiek nodots šis saskaņojums, nosūtīts pieprasījums, viņam tiek nosūtīts arī paziņojums uz e-pastu, kā arī šeit sistēmā zem paziņojumiem, pārslēdzoties uz saskaņojumi, mēs varam veikt šo saskaņojumu. Tad atveram vaļā, neizskatīts, atveram ar mapas ikonu. Lūk, un šeit nobraucam ar peli lejā. Te tātad norāda certifikātu jomu, ar ko tiek veikts saskaņojums, tad pēc noklusēm jau tiek atrādīts. Ja ir vairāk, tad no saraksta šeit var izvēlēties un norādīt šo attiecīgo certifikātu. Tālāk norāda informāciju par plānoto būvprojekta sastāvu, to nepieciešamo daļu sadaļu izstrādi, tas ir arī obligāta daļa. Tad ir Eiropas Savienības dalību valsts normatīvo regulējumu piemērošana, pēc noklusējuma tā būs Latvija, un ieliek apliecinājumu, ka risinājumu atbilst būvniecību reglamentošajiem normatīviem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Lūk, un tālāk ir tad jāapstiprina šis projekts ar elektronisko parakstu. Šeit ir nepieciešams vienīgā vieta, kur ir nepieciešama šis e-paraksts, ir tad pie pilnā projekta, projektu vadītājiem. Lūk, tad spiežu apstiprināt. Un pārakstīšu ar e-parakstu. Lūk, tātad ir saskaņots, bet vēl ir jāiesniedz būvvaldē. Tad es iešu atpakaļ kā ierosinātājs. Tad, lūk, es esmu atpakaļ kā ierosinātājs, un tā kā man projektu vadītājiem tad nav pilnvara ar tiesībām pārstāvēt personu kā ierosinātāju, tad šo dokumentu var iesniegt tikai ierosinātājs. Tā tad veru vaļā būvniecības iesniegums ēkai. Braucam uz leju, redzam šo saskaņojumu no projekta vadītāja. Un
ejam uz priekšu. Šeit kā ierosinātājs es tagad apliecinu, ka iesniegumam pievienot īpašumu valdību vai lietojuma tiesību apliecinošie dokumenti atbilst oriģinālam. Vēl es varu izvēlēties norādīt citu atbildes saņemšanas veidu, pēc noklusējuma tas vienmēr būs publiskais portāls. Un spiežu iesniegt. Nu, redzam, iesniegums ir veiksmīgi iesniegts, bet atkal, tad, kad sasinhronizēsies sistēmas savā starpā un nomainīsies šis status uz reģistrēts, tad jūs zināsiet, ka jūs iesniegums ienācis būvvaldē un tā ir izveidots tātad jauns darba uzdevums. Un tajā mirklī, kad tātad tiks izveidot darba jauna lieta, būvniecības lieta, tad jums šis numurs no TMP mainīsies uz BIS. Tātad, jā, nebrīnieties, ja jums mainās šis numurs, tas būs tajā brīdī, kad būvvalde būs pieņēmuši uzsākusi darbu uzdevumu un izveidos jaunu būvniecības lietu. Lūk, nu, tas ir tad arī viss.